Nu, tas tā, iesišā. Es nezinu. Nē, es netaisīšu visu. Labdien, dārgie Čau TV skatītāji! Šodien mēs pagatavosim ravioli ar vistu un siera mērci. Tātad mēs nomazgāsim salātus, tā būs vienkārši kā bonusiņš, jā. Galvenais, lai smiltis nav virsū. Galvenais tātad, lai nav šīs te smiltis virsū salātiem. Visādāk tas var vienkārši kļūt diezgan neveselīgi. Un parasti ēdieni var pārvērsties par kaut ko diezgan ļoti traģisku un bēdīgi beigties. Un tad mēs paņemsim katlu, kurā mēs vārīsim šos superīgi garšīgos ravioli ar vistu, kuri maksāja 3,80. Tātad, lai uzvārītu šos te burvīgos makaronus, mums ir jāielej katlā ūdens. Kad ūdens ir ielaists katlā, katlu mēs novietojam uz šīs te ierīces. Un galvenais, dārgie draugi, atcerieties, viss ir jādara cilvēciskā kārtā. Izslēdzam plīti, savādāk ir pastāv iespēja nodedzināt visu māju. Mēs pieliksim šo skaisto mērci pa Lats 19, kuras sastāvā ir visādi labumi. Pievienojam šo te skaisto siera mērci šiem te skaistiem ravioli. Lūk, šādā te veidā, pēc tam paņemam viņus, jēvot šitā te un apmaisam. Par cik makaroni ir ļoti karsti, mērce izkūst ātri. Un baigi garšīgi sanāk. Ja jūs tā nedarīsiet, tad agri vai vēlu jūs visi no šeit izlidosiet ārā. Šodien studijā ārkārtēji un pavisam negaidīti ir ieradusies Zanda, un viņai ir tā lieliskā iespēja nogaršot šos te unikālos ravioli, kurus pagatavoju es pats. Nē, šitie